Mazāk runu par citiem, man gribās sētā vairāk saules liekas baumas uz man sētāju virsū ēnu pārāk daudz. Ja mēs visi draugi, kāpēc man zēni projām brauc? Drāmas kauns un tu surfo pa to kaudzi. Esi uzmanīgs, jo nesam tāds pacietīgs būtnes. Pirms tu cita skaiti, varbūt savas saskaitīsi kļūdas un uz mūžu. Lai arī cik tev garlaicīgi būtu, neaiztiec manu hūdu. Tā kā ar pasaulu mūkus dārgā izvēlies, kur lidot gaiša pārvērtīsies tumsa ķersis. Mēs esam gaisā Pārlielupē skatītāji. Man ir šodien jaudīgs viesis ciemos, bet pirms tam es tev vēlos iepazīstināt ar mūsu sērijas otru vadītāju. Sasveicinies! Sveiciens, Renārs Karlinskis. Ideāli jaunieši pārstāvēti vienmēr Jelgavā un arī šodien raidījumā. Kā jau solīja jaudīgs viesis, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ingus Zālītis. Sveiki, Jelgavas novadā, Jelgavas pilsētā. Man ir prieks, ka jūs atnācāt, jo es sākotnēji biju ļoti tāds nobežījies. Es zvanu uz jūsu komunikācijas daļu. Viens ir atvaļinājumā, viens bērnu kopšanas atvaļinājumā, tur ir dosies trešais. Tur tā, un es domāju, kā es tieku klāt lai tam jauniem priekšsēdētājiem. Bet viss veiksmīgi. Jūsu meitenes novada informāciju līdz galam arī pēdējā savā darba dienā pirms bērnu kopšanas atvaļinājuma, un jūs esat šeit. Jā, paldies par uzaicinājumu. Tā kā mums īstenībā diezgan smagnēja procesi, kā teikt, pašvaldībā tā situācija, darbiniekiem daudz ir atvaļinājumos, daudz neaizpildīt štata vietas, bet, uz priekšu mēs ejam, jā. Jā. Renār, tu arī esi klātesošs, jaunieši ir klātesoši. Izvaicājot Jelgavas domes, mēru tu nebija, bet Jelgavas novadā tu esi mums pieteicies un atnācis. Vai tu esi gatavs? Es esmu dzimis gatavs, manuprāt. Ok, sākam. Pirmais jautājums mūsu jaunajam domes mēram novadā. Lai viņš pastāsta par sevi. Jo skatītājiem ir jāzina, kas ir tie, kas pārvalda, kā saka, mūsu pašvaldību, jā, Zemgalē. Drusiņ pa sevi pastāsta. Kur dzīmis, kur audzis, kur mācījies? Jā, mani sauc Ingus Zālītis, kā jau sākumā arī minēju, esmu dzimis audzis Jelgavas novadā, dzimis Jelgavā. Visa bērnība pavadīta ir Jelgavas novadas Esavas pusē. Esmu beidzis pamatskolas Esavā, un pēc tam tālāk manas, kā teikt, gaids aizveda mani uz Bausku. Bauska absolvēja Bauskas pirmo vidusskolu, un tad bija tas dzīves posms, kur tālāk iet un ko tālāk darīt. Saistīju visu ar policiju, izdomāju tādu scenāriju savu dzīvē, kā teikt tālāk, un iestājos Latvijas Policijas akadēmijā. 2,5 gadus nomācījos, beidzu pirmo līmeni, ieguvu pirmā līmeņa augstāku izglītību, tad man bija opcija jau tālāk doties strādāt Latvijas valsts policijā, nostrādāju gadu, pēc gada man bija iespēja doties tālāk mācīties, devos tālāk mācīties, iegūt otrā līmeņa augstāko izglītību Latvijas Policijas akadēmijā, bet paralēli arī strādāju valsts policijā, bet bija tā, ka Latvijas Policijas akadēmija likvidēja pēc gada, un mūs visus pārnesu Latvijas universitātī. Otro līmeni es, kā teikt, Latvijas universitāti arī pabeidzu, ieguvu otrā līmeņa profesionālu augstāko jurisprudencē ar kvalifikāciju jurists. Un tad paralēli arī strādāju valsts policijā. 2016. gadā ievēroju, kad ir brīva vakance Jelgavas novadā, kā Elejas pagasta pārvaldes vadītājiem, pieteicu savu kandidatūru, apstiprināja mani, un tad diezgan krasi no valsts policijas pārgāju uz pašvaldību. Tas bija tāds, varbūt dzīvē tāds, kā teikt, no vienas puses pārēj otrā pusē, kā teikt, bet tas bija ar savu mērķi sevi kaut kādā veidā attīstīt un iet uz priekšu dzīvē, nevis stāvēt uz vietas un stagnēt. Tā kā man ar Latvijas valsts policiju izdiena ir 11 gadi, bet tad, jā, no 2017. gada strādāju Jelgavas novadā, biju kā Elejas pagasta pārvaldes vadītājs. Līdz 2022. gadam, tad no 2022. gada paralēli tad aizvietu izpilddirektoru vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Un tad 2023. gadā, 28. jūnijā, izturot konkursu, man apstiprināja, ka izpilddirektoru vietnieku saimnieciskajos jautājumos. Paralēli līdz tam no 2021. gada līdz 2023. gada 28. jūnijam es ieguvu maģistra grādu tiesību zinātnē Rīgas Tradiņu universitātē paralēli. Strādājot, tā kā izdomāju sev kaut kādā veidā izaicināt, varbūt attīstīt, lai būtu interesantāka dzīve. Jā, un tad gandrīz 2 gadi nostrādāju Jelgavas novada pašvaldībā, kā izpilddirektoru vietnieku saimnieciskos jautājumos ar pusgada pārtraukumu. Tur vienkārši iegūstu sportisko traumu, un tad nebija variantu uz darbu vairāk iet, bet esmu atpakaļ, esmu kā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs, izejot cauri visam vēlēšanu sietam.
visiem šiem procesiem, jā, tad iedzīvotāji, kā teikt, deva man šo uzticības kredītu, un, protams, es viņu arī izmantoju, un arī izmantošu iedzīvotāju labā, lai attīstītu Jelgavas novadu. Elpas vilcienā, vai ne tā? Bam, 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 bam. Pa punktiem. Tieši konkrēti, jā, tas ļoti labi. Renāri, izrietoši jautājumi no šī te visa, jo tad, dosjē iespējīgs, visu cieņu. Mums vairāk tādu cilvēks vajag. Paldies. Jūs tā fona, kas mums olēnē notika, redzējāt? Bet nevis labākais tas, ka tagad tieši tā ļoti labi konkrēti pateica, bez nekādām tur ekstra lietām, kā bieži viens no policistiem dzird. Jā. Nē, bet cilvēkam ir izglītība, tas ir ļoti svarīgi, ja? Jo man liekas, ka bieži cilvēki, tā kā tur olēnē bija tie gadījumi, ka tu tagad jau mānās pat ar tiem jau, ja? Un mums pat bija viena saimnes deputāta, kāds viņam bija vārds. Krevcova. Jā, kas tur bija toreiz pa stāstu? Nebija viņa gan par darbu meloja, gan par izglītību CVK. Jā, tas ir traģikomiski vienkārši policija, valsts policija. Es kādreiz domāju, es gribu policistu. Nē, labi, kā katrs bērns, protams, vai es gribu būt policists vai ugunsdzēsējs, tāda stadija ir bijusi, bet man liekas, tas bijusi katram bērnam, bet, es esmu atradis īstenībā savu vietiņu, un es domāju, ka cerams arī mūsu priekšētājs arī ir atradis sagatavot savu tādu patīkamu darba vietu. Nē, tas ir, turpin. Jā, ja drīkst atbildēt, tad jā, viennozīmīgi tas īstenībā bija tas dzīves posms, kam izgāja cauri valsts policijā. Tur īstenībā ļoti labs rūdījums, un īstenībā atnākot arī varbūt šajā politiskajā vidē, ir daudz vieglāk strādāt, daudz vieglāk pieņemt kaut kādus strateģiskus lēmumus, ka tu vienkārši esi tam gatavs. Jo valsts policijā tu nekam neesi gatavs. Tu vienkārši katru dienu tev ir kā jauna, tu nāc kā uz darbu, kā uz hobiju, bet tu nezini, kas tev dienas beigās būs. Tāpēc tu no rīta sāc strādāt, līdz 5:30 tev ir darba laiks, bet tas darba laiks tev vienmēr bija līdz 1, 2 naktī, 3, 4, tu atbrauc mājās no darba, un tad atkal nākamajā dienā dodies atkal uz darba gaitās. Interesants ritms. Jauniem cilvēkiem ir ko pierādīt, ir kur tiekties, bet šādā dzīvē ir kaut ko vajag pamainīt. Renāri, tev kā jaunietim, tev labāk redzēt ir mēru, kas nāk no biznesa vidas vai no valsts pārvaldes? Man kā jaunietim pirmā svarīgākā lieta ir, ka tas politiķis uzklausa jauniešus īstenībā. Okay. Tāpēc, ka ļoti daudziem pie viņiem saka, tu esi sīkaļi, tu ar mums nerunā. Paaudzies kā 10, 15 gadi, tad, kad tev būs 40, tikai tā es tevi sākšu uztvert normāli. Tas tāds come on brīdis, bet, te koks ar diviem galiem. Tas, kas ir ilgi bijis ierēdnis, varbūt valsts pārvaldē, viņam būs tā ierēdņa rutīna. Jā. Biznesa cilvēkam var būt personīgās intereses. Ok, jā, loģiski. Tev nav interesi pajautāt par to Jelgavas novada jauniešu lietu? Jā, vispār, man īstenībā bija plāns tikai nedaudz vēlāk. Nē, tagad pajautās. Bet, jūs skaisti kandidēt, man ļoti īstenībā patīk jaunatnes sektors Jelgavas novadā, jo viņš ir ļoti attīstīts, ļoti labi arī Jānis strādā, Jānis Zariņš, viņam bija laikam uzvārds, ļoti labi strādā. Un kā redzat šo te... Ja tiekat par Jelgavu kā jauniešu galvaspilsētu Latvijā, ko jūs redzat, ko jūs varat darīt turpmāk arī jauniešu labā? Es domāju, tās ir vienmēr bijušas, ko es vienmēr akcentēju ar jauniešiem, tās sarunas, uzklausīt sākumā to jaunieti un saprast, ko viņš vispār vēlas, lai neveidojas tāda situācija, kad mēs jums gaidām, kamēr jūs pieaugsiet, bet kamēr jūs pieaugat, tad jau ir tie 25, 30 gadi, un tad jūs esat atgājuši jau citā, kā teikt, dzīves varbūt ritmā, un tā vairs nav interesanti runāt par jauniešu lietām, tāpēc vienmēr esmu akcentējis arī savā vēlēšanu programmā, kad jaunieši mums tā ir prioritāte, viennozīmīgi. Ar jauniešiem ir jārunā, un īstenībā bija baigi forši tas laiks, pirmsvēlēšana laiks, kad mēs ļoti daudz tikāmies ar jauniešiem, runājām par aktuālām kaut kādām problēmām, reāli uzklausījām jauniešus un mēģinājām izprast tās viņu problēmas, kādā veidā mums nākotnē viņas arī sadzirdēt, un īstenībā arī šī akcija Jelgavas jauniešu galvaspilsēta, manuprāt, mūsu jauniešiem, un arī es pieļauju, ka arī Jelgavas jauniešiem, jo mums Jelgavas noda jauniešiem ļoti laba sadarbība arī Jelgavas pilsētas jauniešiem, kad tādā veidā būs iespēja sevi varbūt mazliet vairāk popularizēt, parādīt sabiedrībai, ar ko mēs nodarbojamies un kādi ir mūsu jauniešu mērķi. Tā kā es tur saskatu ļoti daudz pozitīvā, bet ar jauniešiem vienmēr ir bijis jārunā un jāuzklausa viņiem, un nekad nedrīkst liekt viņiem vārdu, jo tiešām tās labākās idejas, kas nāk, tās nāk no jauniešiem, tā kā viennozīmīgi. Ļoti patīkami konkrēti. Kāds ir tas plāns? Man citu nav ko piebilst. Man ir viens vienīgi jautājums. Kāds ir plāns, lai saturētu novadā jauniešus, lai viņi neaizbrauktu uz Rīgu vai uz citām pašvaldībām?
Jā, protams, uzklausot arī jauniešu, saprot, kāds viņiem mērķis pēc 18 gadu iegūšanas. Piemēram, vai viņi paliek Jelgavas nodā, vai viņi dodas tālāk studēt uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti, vai uz kādu Rīgas universitāti, vai uz kādu citu pilsētu. Saprast, kas nepieciešams Jelgavas nodā, lai viņus pieturētu, vai liktu viņiem pēc tam atgriezties atpakaļ kā darba ņēmējiem, vai kā, piemēram, cilvēkam, kurš kaut kādā veidā nesīs tālāk idejas tiem jauniešiem, kas viņiem interesē, kāpēc viņi šeit konkrēti uzturētos, lai viņi arī šeit paliktu. Tā kā uzklausīt viņu, saprast to viņu, piemēram, mērķi, kas viņu piesaistītu šeit atgriezties atpakaļ. Un lai varbūt pat neatgriezties, varbūt tās arī noturēties, jo tu jau vari mācīties dzīvot Jelgavas novadā un, kā teikt, katru vakaru būt mājās un iesaistīties tajā jauniešu. Es redzu tādu analoģiju no savas dzīves. Jūs esat bijis prom, ieguvis izglītību, strādājis un tad atgriezies atpakaļ mājās. Atgriezies atpakaļ mājās. Jā. Dzimtās mājas vēl ir saglabājušās. Dzimtās mājas ir, protams, tur dzīvo vecāki vispārējais, bet man bija diezgan interesanti jāies no Jelgavas nodu uz Bausku, uz Rīgu, no Rīgas atpakaļ uz Jelgavu, un tad tas aplis tā arī tādā veidā arī noslēdzās. Tas ir man ļoti parocīgi, tāpēc, ka universitātē tajā pašā pilsētā, kurā es uzaugu. Forši, jā. Pavisam tāds garām ejošs, pirms mēs pieskaramies. Mums ir jautājums no skatītāja. Jā. Un skatītājs mums uzdod tādu jautājumu. Viņš tad, respektīvi, dzīvo Viesturciemā, braukā katru dienu ar autobusu uz Jelgavu strādāt. Ja nemaldos, kaut kur tur, Evalpaips, man liekas. Bet viņš uzdod to jautājumu sekojoši. Tātad Grants ceļu asfaltēšanu uz Viesturciemu. Un, kad esot ļoti sliktā kvalitātē, tas Grants ceļš ar lielu trepi vasarās. Un arī tas tilts, kas pārved pie tās vietējās upītes, arī ir sliktā stāvoklī. Un tad, respektīvi, tas jautājums ir tāds, kad, ko darīt? Ja, jo tur drīz var beigties autobusu satiksme. Ko jaunais mēršņi ir izpētījis? Vai tur ir kaut kas glābjams, vai mums tur jāklieš pie valsts pakaļ, tā kā Salasgrīvas tiltu? Kas tur īsti ir? Jā, īstenībā šo problēmu mēs jau zinām jau ļoti sen. Arī es biju kā izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumus, tad ar tiem aktīviem iedzīvotājiem, kas no Viesturciem, mēs arī par šo jautājumu arī diskutējām. Un es arī viņus vedināju izdarīt pāris lietas, lai šo ceļu, kas nav pašvaldības īpašumā, kas ir Latvijas valsts mežu īpašumā, mēs kā pašvaldība varētu pārņemt savā bilancē un ar laiku ieguldīties ceļā. Un viens no tiem variantiem ir, kad ieklāt šeit asfaltbetona segumu ar laiku, jo tas ceļu posms ir, ja nemaldos, 2,2 km garumā. Tā kā mēs to pirmo posmu, kur Jelgavas nodome akceptēja šo lēmumu projektu, mēs jau viņu aizvirzījām līdz Latvijas valsts mežiem, pēc tam viņš iet uz valdības kabinetiem, kur mēs esam lūguši šo ceļu pārņemt. Viņi ir akceptējuši, bet tagad notiek dažādas procedūras, lai mēs tīri juridiski to ceļu iegūtu savā īpašumā un lai mēs viņu varētu arī tālāk ieguldīt investīciju plānā un no investīciju plāna jau konkrētu ideju uz realizāciju. Tas varētu būt asfaltbetona segums, jo es saprotu, ka arī Viesturciemā mums ir ļoti daudz jaunās ģimenes, kas ienākuši un tie braukšanas apstākļi tādi, kādi ir. Un mums bija arī līdz šim brīdim, kamēr vēl nav pārņemts, mūsu Latvijas valsts mežiem ir noslēgts sadarbības līgums, kur Latvijas valsts meži uztur, un kur kā mēs kā pašvaldība šo ceļu uzturam, greiderējam, apstrādājam ar pretputekli, bet tā doma ilgtermiņā ir šo ceļa segumu sakārtot ar asfaltbetonu. Un tas tilts? Tas viens tilts ir, kas sākumā iebrauc iekšā no Viesturciemā no Dobela Jelgavas šosejas. Tas ir Latvijas valsts mežu īpašums, to mēs nepārņemsim, jo viņi arī tīri juridiski mums uz doto brīdi viņu nevar nodot, jo viņi 2 vai 3 gadu atpakaļ viņā ir ieguldījušies tur 500 vai 600 tūkstoši atremontējot šo tiltu, jo tiltu remonta izmaksas ir ļoti liels vispār. Un tas otrs tilts, mēs viņu nepārņemam pašvaldības bilancē, jo viņš ir diezgan sliktā stāvoklī. Un turpināsim sarunas, lai Latvijas valsts meži viņā kaut kādā veidā ieguldās, atjauno, un tad ar laiku mēs viņu varētu pārņemt. Bet varu garantēt to, ka tas tilts pie jebkādiem apstākļiem nekad netiks slēgts. Ja tur būs kaut kāds problēmas un mēs nevarēsim atrast kompromisu, tad mēs kā pašvaldība viennozīmīgi rīkosimies un to tiltu uzturēsim atbilstoši prasībām. Paldies par atbildi. Neko pielikt, neko atņemt. Renār? Jā, man par šo nav pielikt, bet īstenībā man ir tā, runājot jau par asfaltēšanu un tādām lietām, tāds viens jautājums par asfaltēšanu līdz privātmājas žogam, kas bija Jelgavas novadā. Kurāds bija posmā, kur līdz privātmājas žogam gandrīz vai nosfaltēja?
Jāatcerās tagad. Jā, es varbūt varu pakomentēt, iet runa pa uzņēmēju ceļiem, kur Eiropas Savienība mums piedāvā finansējumu 85% no Eiropas Savienības, 15% no pašvaldības, kur ieguldās iekšā tajos ceļos. Un uzņēmējiem ir iespēja pieteikties šiem fondu naudām un apgūt šīs fondu naudas, un tur ir jāizpilda attiecīgi kritēriji. Tur ir jānodrošina papildus darba vietas, kas atkal nes mums pašvaldībā iedzīvotāju ienākuma nodokli papildus iekšā, un viņiem ir jāizpilda papildus kritēriji, kur savā uzņēmumā jāiegulda konkrētā summa. Tā kā tie ir uzņēmēji ceļi, un tie uzņēmēji ceļi, diemžēl, tā ir uzņēmēja brīva griba, un mēs kā pašvaldība viennozīmīgi vienmēr viņus arī atbalstīsim, jo tādā veidā mēs spējam sakārtot savu infrastruktūru. Tas, ka tika politiski pasniegts tādā veidā, tas ir viens, bet tas varbūt nebija labi pirms vēlēšanām, bet tas tīri pašvaldībai mums tajā ceļa vairāk nav jāuztur. 10, 12 gadu laikā tas asfalta betona segums mums viennozīmīgi atmaksājas pašvaldībā. Mēs neizlietojam vispār uz to ceļu posmu, autoceļu fonda naudas vispār necīk. Jā, pirms vēlēšanām sit pa visām vietām. Mums te Jelgavā arī gāja tur JKP, tur Nīps, visas kapitāla sabiedrības tika celtas augšā. Ja? Mums te bija podcasts, kur bija visi Renārs, Vidvuds, Rečs, vienotības pārstāvis, ja? Mēs visi strīdējāmies un runājām un vispārējais. Jūsu gadījumā mums saka cilvēki, ka mums tā pārmaiņa koalīcijas sadrumstalot. Jums nav viņa sadrumstalot tā koalīcija? Es domāju, ka mums viennozīmīgi mums ir gana jaudīga koalīcija, un mēs arī, tiem deputātiem, kas ir palikuši, kas teorētiski nav tajā koalīcijā, mēs esam piedāvājuši sadarbību. Jebkādā veidā, kur ir kaut kāda konstruktīva lēmuma, mēs jebkurus izskatīsim, un nav tā, ka nevienam nav iespēja kaut kādā veidā caur domu virzīt tālāk savus idejas un visu pārējo, sevišķi tās, kas ir iedzīvotāju labā, attīstīt kaut kādu infrastruktūru, sakārtot skolu tīklu, sakārtot kultūras dzīvi un vēl daudz dažādas autonomās funkcijas, kas mums kā pašvaldībā likuma ir noteikts, bet mums koalīcija sastāv no 3 politiskiem spēkiem – Zaļo zemnieku savienību, Nacionāla apvienība un Latvijas zaļā partija. Tā kā 3 šie bloki, manuprāt, gana jaudīgi, lai ietu tālāk nākamos 4, tad tikpat jaudīgi uz priekšu. Okay. Galvenais iemesls, kāpēc mums saka, tāpēc, ka mums 6 partijas koalīcijā. Jums 6 partijas. Mums 6 partijas, un ļoti diametrāli pat dažreiz priekšvēlēšanu kampaņa. Mums, piemēram, vispār nebija tur Gāžam Rāviņu un viņa kliķi. Bet tagad koalīcijā ir Nacionālā apvienība, kas bija priekšēji Rāviņa tā kā sabiedrotie. Jā, bet galvenais viņa sabiedrotais jau netika pat ievēlēts. Jā, tas galvenais jurists tāds nebija ievēlēts, jā. Tā ir pilsēta un novads mums īstenībā diezgan atšķirīgi. Jā, vai ne? Īstenībā. Cik jums te sanāk ir pagastu kopā? Mums ir 16 pagasti, 15 pagastu pārvaldes. Wow. 15? 15 pagastu pārvaldes, jo viena ir apvienība. Viena Ozolnieku un Cenu pagastu pārvaldes apvienība. Ok. Tad, respektīvi, 15 pagastu pārvaldes. Man vienmēr gribējās uz cilvēku saukt par pagastvečiem. Jā, vēsturiski viņi ir kā izpildirektori, kā pagastveči, kā mazē mēri. Jūs pats arī kādreiz bijat pagastvečs. Jā. Es vienkārši man liekas, asociēs tādu stingru vīru, kas 1. septembrī nāk uz lauku skolu, saka svinīgu runu acenēs. Jūs pilnīgi neatbilstat tam tēlam. Jā, tam ir iziet cauri. No tā esam daudz mācījušies, kā teikt, sevi pilnveidojuši, lai būtu vēl labāki. Bet jā, tam iziet cauri, tāpēc man arī viegli ir strādāt pašvaldībā, jo ja kāds jaunais nāk deputāts un viņi pēc tam apstiprina par domas priekšsēdētāju vispārējais, tad parasti tā, ka mēnesi, 2 vai pusgadiņi iepazīšos ar darbiniekiem, ar teritoriju vispār, jo tā teritorija jau man no dzimšanas Jelgavas nodā, viņa man no A līdz Z ir pazīstama. Iedzīvotāji man ļoti daudz ir zināmi, es zinu problēmas, kur kaut kādā konkrētā katrā pagastā kaut kas tāds ir. Un es zinu to pašvaldības struktūru. Man tādā ziņā ir ļoti viegli strādāt, jo šis pusotrs mēnesis, kas ir pagājis, ko mēs esam izdarījuši doto brīdi, manuprāt, gana jaudīgi mēs esam gājuši uz priekšu, attīstījuši to, kas vēl varbūt tās tīri politiski tika kavēts dēļ vēlēšanām, dēļ visa pārējā. Tā kā es tikai saskatu pozitīvi tajā visā. Vienīgi man ir jautājums, kas ir vainīgs pie budžeta deficīta? Es negribētu saukt, varbūt tās kāds, kas vainīgs vai meklēt kaut kādus grēkāžus tajā visā, jo es arī iesaistoties šajā politiskajā dzīvē un kļūstot par domas priekšsēdētāju, es visiem esmu pateicis to, ka es novelku svītru un mēs sākam no nulles pozīcijas, lai neapvainotu kaut kādus politiskos spēkus vai cilvēkus, kas pirms tam bija vadībā. Bet mēs zinām to, ka līdz 26. jūlijam, kopš apstiprināja mani, tad mums pēdējais gads Jelgavas novada pašvaldībā
bija diezgan traģisks. Mums nebija kādu brīdi domas priekšsēdētāji. Mums mainījās domas priekšsēdētāju vietnieki un viss pārējais. Tā politiskā situācija bija diezgan nokaitēta tajā brīdī. Un tad arī no tā visa, ja netiek rūpīgi kontrolēts pašvaldības budžets no domas priekšsēdētāja puses, no lēmējvaras, tad arī veidojas kaut kādas problēmas un veidojas kaut kādas interpretācijas, un katrs skaidro to no savas skatu punkta. Tāpēc šobrīd mēs šeit esam. Protams, kārtīga budžeta pieskatīšana, kontrole un viss pārējais. Es redzu, ka tur viss būs pozitīvi un viss būs kārtībā, jo tā kā tas sākumā tika pasniegts, kad Jelgavas novada pašvaldība ir mīnus 13 miljoni, tad mīnus 8 miljoni, tad mīnus 7 miljoni, tad mīnus 3 miljoni, tad beigās mēs palikām pie 1,8 miljoni. Tas bija tas, kad uz to brīdi vēl notika šī budžeta sastādīšana. Tas, bet vēl nebija pirmais lasījums, jo parasti, kad pirmajā lasījumā tad tur saprot, ka pa lielu tie izdevumi vispārējais, tu viņus mazini, tad ir otrais lasījums, tad vēl joprojām ir budžeta kaut kādi samazināšanas iespējas ir jāņem vērā, un tad ir vēl pēdējais lasījums, kad tu to budžetu noliec uz tādā normālā pozīcijā, kas ir atbilstoši budžetam, un pēc tam domē viņu apstiprinot, viņš arī tiek caurskatīts Finanšu ministrijā. Tā bija, diemžēl, politika tāda, kāda viņa tur bija, bet mēs esam novilkuši svītru, mēs sākam no nulles pozīcijas un ejam uz priekšu. Nav tā doma meklēt kādu vainīgo tur, bet, tā kā es varu pateikt, ka mums nedraud Rēzeknes variants, kā vienmēr visi ir piesaukuši. Tur līdz Rēzeknes variantam ir ļoti tālu. Bet gan arī atlaida, gan arī ielika administrāciju, jo nebija priekšētājs kādu laiku. Nebija. Jā, būtu iespējams 1-2 dienas būtu administrators bijis Jelgavas novada pašvaldībā. Iespējams, tas būtu atrisinājis daudzas problēmas. Nebūtu šīs politiskās cīņas un viss pārējais. Un tad varētu izpildvaru normāli strādāt kopā ar administratoru un realizēt tos projektus, kas bija iesākti. Jo uz to brīdi arī bija ļoti daudz izprojektēts, daudz kam vienkārši vajadzēja to politisko atbalstu, kas nebija, kur šie deputāti nevarēja ne par ko vienoties. Kādi vispār vēl ir izaicinājumi? Piemēram, 5 izaicinājumi tagad Jelgavas novadā. Gatavojoties intervijai, kaut ko iemet internetā arī aci. Sporta komplekss topot. Jā, runājot par sportu, viennozīmīgi pie sporta kompleksiem, tas ir tā izglītības kvalitātes celšana. Par to mēs esam kā politiskais spēks iestājušies, par to mēs arī iestājāmies kā koalīcija un pieļauj arī vispārējie deputāti. Tas ir izglītības kvalitātes celšana skolās. Tur, respektīvi, nāk arī klāt šī sporta kompleksa būvniecības vai sporta nozares attīstība, kur tās ir tā vēl papildus ir infrastruktūras sakārtošana, kas ir pārstāv vienmēr bijusi ap skolu, ne tikai sporta laukumu, bet arī pašu skolas siltināšana, energoefektivitāte, iekšējo, ārējo tīklu pārbūvi, izbūvi pa jaunu, jo mums ir diezgan daudz augstas gatavības projektu Svētē, Elejā, sporta zāle, Ozolniekos. Mums ir Ozolnieku vidusskolas skolas siltināšana, kur mēs zinām, ka 2026. gadā iespējams jau būs Eiropas pieejams finansējums, kur mēs varēsim startēt jau augstas gatavības projektu un mēģināt siltināt Ozolnieku vidusskolu. Ne tikai siltināt no ārpus, sakārtot iekšējos tīklus, kas ir ventilācija, siltumtīkli, ūdens trase. Tas būtu tāds liels ieguvums. Tie 3 pagaidām tie lielākie, kā teikt, tādi izaicinājumi, bet uz tiem mēs diezgan, strauji pareizi virzamies uz priekšu. Domāju, ka mēs viņus arī diezgan ātrā tempā realizēsim, ka būs iespējams. Un, protams, tie ir vēl papildus daudzi projekti, kas ir iesākti, kur ir gatavi projekti, kur jāmeklē papildus finansējums un jāmēģina pēc iespējas ātrāk realizēt. Bet tā ir pārstāv visa infrastruktūra, kas Jelgavas novadā. Renāra, cik mums parādi Jelgavai bija? Mums bija 150 miljoni, laikam, 130 miljoni. Kaut kas tajā starpā, es tagad neatceros precīzi, kaut kas ar 130, 150. Cik iedzīvotāji? 60,000 teorētiski. 60,000. Cik ir parāds jums? Mēs kā parādu to neskaitām. Es sapratu, par ko jūs tur runājat. Tie aizņēmumi valsts aizņēmums tad no galvas nepateikšu. Protams, ka viņi diezgan lieli ir, bet tā ir tā ilgtermiņa strateģiskā plānošana, domāšana, jo bez aizņēmumiem valsts kasē, bez projektu realizācijas, bez Eiropas Savienības projektu līdzfinansējumu vispār pašvaldību nav iespējams attīstīt. Tāpēc tā ir tā plānošana, kur tu nedrīkst pārsniegt attiecīgi budžetā šo procentuālo robežu, kas ir līdz 20%, ka budžets jau diezgan paliek bīstams, tad mūsu Jelgavas novadā tie pat vēl nav 10%. Tā kā mums ir iespēja attīstīt savu Jelgavas novadu. Protams, kaut kādas jau parāda saistības lēnām jau tiek dzēstas un viss pārējais, un mēs jau paralēli domājam par tālāku attīstību. Jelgavai parāds ir lielāks nekā budžets. Jelgavai? Jā, stipri lielāks. Okay.
Mums ir 134 miljonu budžets, piemēram, 2005. gadā. Un 150 jau ir akceptētas. Tas bija 25. gadā jau parādsaistības. Plus vēl galvojumi kapitāla sabiedrībām un novadā. Cik jums ir iedzīvotāji? 1000. Jelgavas nodā mums ir 3-4 tūkstoši iedzīvotāji. 34. Jā. Kopā mēs varētu izspiest pa novadu un pilsētu 100 000. Domāju, ka jā. Jā. Vajag apvienoties. Apvienoties viennozīmīgi nevajag. Teritorijā reforma mums Jelgavas nodam neko labu nav nesus, tikai sanaidojas iedzīvotājs, Ozolnieku pusi un Jelgavas nodu veco pusi. Jā, tā kā mēs esam pret apvienošanos, ir ceļš vēl ar pilsētu, tā kā nē, strādājam katrs savā nozarē, veidojam sadarbību, ļoti labi attīstam kopā kaut kādas dažādas sfēras, izglītības sfēru, kultūras dzīvi, sporta sfēru un gan jau iespējams vēl kaut kādu ceļu infrastruktūras, kur mēs varam sakārtot ar kopīgiem spēkiem no abām divām pusēm, bet apvienoties viennozīmīgi ne, esmu pret. Okay. Ja, protams, sadarboties ir svarīgi. Galvenais neuzcelt tādu lielu sienu starp Jelgavu un Jelgavas novadu. Es domāju, ka nē, vienmēr esmu bijis par atvērtu sadarbību, par sarunu, par cieņpilnu attieksmi vienam pret otru, un arī šobrīd mēs uzturam ļoti labus kontaktus ar Jelgavas pilsētas mēru, risinām dažādus jautājumus civilās aizsardzības jomā, pieskarsimies atkritumu nozarei, kur ir kopīgas problēmas, varbūt tās kaut kādā tur mērā. Tā kā nē, tikai par sadarbību ejam uz priekšu, mums ir, kā teikt, Jelgavas novads, Jelgavas pilsētā ir daudz vienoti mērķi. Nē, man ļoti patīk atbildes. Es biju gatavojies uz daudz grūtāku interviju, jo ir dažreiz tādi cilvēki, kuriem jāvēl kārā viss. Vai vēl iedod vēl kaut kādu drusku informācijas kripatiņu skatītājiem iedod. Jums viss kārtībā, ko tas runas skolā esat gājis? Runas skolā es neesmu gājis, bet vienkārši man ir svarīgi nodot informāciju, ko jūs varbūt tās ruporu šo brīdi Jelgavas nodu iedzīvotājiem konkrēti varbūt informāciju, kur mums arī būs papildus iedzīvotāju sapulces un viss pāries, jo es saprotu, ka pats pašvaldību vēlēšanām arī dēļ cilvēku resursu trūkumu viss pāries, kā arī jums nesnāca mūs tik ātri sazvanīt, tur vienoties par to laiku un visu pārējo, tad mums trūkst šīs darba rokas, un mēs netiekam līdz iedzīvotājiem ar to savu informāciju. Mēs nenododam viņu pilnā mērā, tāpēc šī ir tā iespēja, kad iespējams lielāka, plašāka auditorija skatīsies un varēs izdarīt kaut kādu veidu secinājumus. Renāts, tu gadījumā nemeklēji darbu kā preses sekretārs? Jā, mums ir brīvas vakāncijas sludināts, starp citu. Jā, Renāt. Tad jāskatās. Visi piesakamies. Tieši tā. Mums vajag darbu. Visi mēs sūtam CV sarunāt. Okay, jā, šī nav korupcija un ietekmes izmantošana. Godīgā kārtā ar konkursu pieteiksimies. Protams. Jā, par informācijas nodošanu. Man patīk tas, ka pirms vēlēšanām visi runā. Visi tie, kas ir iedzīvotājiem. Jums arī plānots tikšanās iedzīvotājiem? Jā, mēs pirms vēlēšanām īstenībā ļoti aktīvi sākām iedzīvotājiem komunicēt. Vienkārši tā politiska aģitācija vispārējais, kas arī notikās tajā brīdī, jo sapratām, ka informatīvajā telpā ir informācija, kas tiek sagrozīta, kā pirms vēlēšanām vispārējais, tad mēs mēģinām viņiem nodot to precīzo, to skaidroto redzējumu un to savu informāciju. Bet arī šobrīd mēs komunicējam, mēs esam atvērti mūsu Jelgavas noda pašvaldībā. Jelgavas nodā mums ir iedzīvotāju padomes, kas ir izveidots ar pašvaldības likumu. Mums viņu nav. Jums viņu nav, jā, bet to mums, kā teikt, likums mums to atļauj darīt. Un īstenībā mums ir ļoti aktīvi cilvēki, iedzīvotāju padomi pārstāvi, pašās iedzīvotāju padomēs ļoti daudz aktīvi cilvēki. Un tad šobrīd mēs esam jau nolikuši datumu 11. augustā, kur es tiekos iedzīvotāju padomju pārstāvjiem. Esmu arī pirms tam jau ticies ar dažās iedzīvotāju padomēs, jau pārnājuši aktuālus jautājumus. Tad 11. mums būs tāda oficiālā tikšanās, noliksim jau nākamo datumu. Ja kādreiz viņi bija, kāds izteica, varbūt tās, ka mēs varam tik pa 3 mēnešiem tikties, tad viennozīmīgi nē. Tā doma ir, ka mēs varētu tikties daudz biežāk, 2 mēnešos vai 1 mēnesī un runāt par aktuāliem jautājumiem, problēmām un kā attīstīt konkrētu katru kopienu, katrā pagastā un vispārējais, kā arī viņus stiprināt. Un, lai viņi vienkārši arī pēc pašvaldību vēlēšanām nav tā, ka mēs kāds aizjām uz savu pusi vai mēģināt noturēt kopā, jo no viņiem jau nāk tās iedzīvotāju intereses, tiek pārstāvētas ar tām kopienām vispārējais. Viennozīmīgi viņus stiprināt. Tas ir ļoti labi. Mums 2 precedenti. Varbūt ir vairāk, nezinu, bet Latvijā 2 precedenti ir. Zinu Līvānu novadu mēru, kas aktīvi komunicē ar iedzīvotājiem caur Facebook platformu, un arī mūsu pilsētas mērs, Daģa kungs arī jau sāka tur caur platformām. Tur viņam bija jautājumi, iedzīvotāji bija sasūtījuši, jo pirms tam viņš tur nadzīgi viņus atbildēja. Varbūt kaut kas tāds. Jā, par to esam domājuši. Īstenībā esam Līvānu novadu domas priekšsēdētāju noskatījušies, kā viņš komunicē. Esam arī Daģa kungu noskatījušies, kādā veidā viņš komunicē. Īstenībā ļoti labs piemērs, ko paņemt mums kā Jelgavas nodam, kā teikt, varbūt nošpikot tās labās idejas un
mēs esam pārnājuši vadības līmenī ar abiem saviem vietniekiem, kad mēs šādu veidu komunikāciju viennozīmīgi piekopsim, bet teikt, mēs meklējam labāko scenāriju, kā mums iziet tiešā ēterā, lai mums iespēja atbildēt visiem iedzīvotāju jautājumiem. Tā kā tuvākajā laikā mēs arī nāksim publiskajā telpā šādā veidā. Bet viennozīmīgi mums arī svarīgi paturēt iedzīvotāju tikšanās konkrēti uz vietas katrā kopienā, katrā pagastā. Tur arī, es domāju, tuvākajā laikā, septembrī, būs jau plus mīnus kaut kāds grafiks, kādā veidā mēs plānosim šīs tikšanās, jo viennozīmīgi tas nebūs kā parasti kādreiz varbūt bija uz budžeta laika, tiek budžets stādīts, un tad mēs tiekamies iedzīvotājiem, bet mēs gribam tiem iedzīvotājiem jau to, kā teikt, ideja, varbūt to mūsu redzējumu jau nodot daudz ātrāk. Tas būs publiski caur Facebook iespējams, un tad arī mēģināsim tikties arī uz vietas pēc iespējas ātrāk. Tādām kā tiešraidēm vispār vajag labo arī sabiedrisko attiecību cilvēku, kas var visu laiku izskatīties atbildes, lai pašam mēram nav visu laiku jāskatās tām atbildēm, viņš reiz par pasniegtās jautājumus. Jā, pie tā mēs arī piestrādājam, šodien tieši par to mēs arī runājam, un tad mēģināsim atrast to labāko konceptu, vai kādā veidā to kontrolēt, saprast un mēģināt atbildēt konstruktīvi uz visiem jautājumiem, lai iet arī ātrāk tas process priekšu. Nē, man ļoti patīk. Man ļoti patīk, ka Latvijā ir var teikt, paudžu maiņa notikusi. Ienākuši iekšā jaudīgi mēri pilsētās. Novados ir jaudīgi priekšsēdētāji. Ja? Un Latvijā viss notiek. Jo, manuprāt, iedzīvotāji tā pamats sākas pašvaldībā. Tad ir nacionālais līmenis, kur mēs vēlam Saeimu pārstāvis. Un tad mums jau ir tas Eiropas Savienības. Ja? Bet man liekas, tas pirmais līmenis, viņš ir pats svarīgākais, tā kā fundaments. Un ja viņš ir kārtībā, tad arī izvēles pareizās būs Saeimas vēlēšanās, Eiropa parlamenta vēlēšanās, un mēs ejam kopīgiem spēkiem uz vienu mērķi - labklājību. Es pat teikšu, ka tur ir vēl viens, vēl samāks, kas ir tava apkaima un mājas, kas ir vēl bet vairāk. Viņi tur atļāvuši. Viņiem ir iedzīvotāji padomes, arī tas ir nosakts. Mums Rāviņa kungs kaut kā tur bloķi lika, nevajag, tas viss ir slikti, fuj, met nost kaka, ja? Un pašās beigās piedzimst 150 iedzīvotāju kaut kādas apvienības, biedrības, apkaimes biedrības, nav kaut kāda vienota mērķa. Un mēs tad, piemēram, tiksimies ar iedzīvotāju biedrībām. Tu zini, par ko es runāju. Mēs tiksimies Jelgavā iedzīvotāju biedrībām, mums būs sanāksme, kur pirmo reizi sanāks visi iedzīvotāji tādas aktīvas biedrības, apkaimes kaut kādas, un runāsim par kaut ko, kas mums vajadzīgs un tā, vai ne? Viņiem tas nav vajadzīgs. Viņiem jau ir vēlēšanas notikušas, kopā pat, man liekas, vienā dienā pašvaldību vēlēšanām. Jā, mūsu iedzīvotāju padomes jau veidojās jau no janvāra, katru mēnesi pa 2-3 dzīvā auga. Un, mums jau, kā teikt, laicīgi tas ir. Kā pašvaldības likums mums atļauj, kā mums bija jau gatavi iekšējie kārtības noteikumi attiecībā uz šo visu, ko mēs izstrādājam, tad jau visi gāja savu solis priekšraiti. Īstenībā, kad mēs pirmo reizi strādājām pie Jelgavas iedzīvotāju padomes izveides, nolikums tika balstīts uz Jelgavas novada nolikumu. Paņēmāt kā paraugu, jā? Tieši tā, priekš kam jaudot no jauna nulles. Tā, kur atrast kaut ko labu? Jelgavas novadā. Redzi, viņi mums no mums, mēs no viņiem. Savstarpēja miedarbība pozitīvā zīmē par izaicinājumiem. Nav bijis tā, kad jums bija baigi tā kā arī tas domas darbas, tas sākums tāds dramatisks, tur pārsūdzības, administratīvās tiesas, tur varbūt referendumi un jaunas vēlēšanas. Varbūt pakomentēt to procesu, iedzīvotājiem baigi interesē. Jā, īstenībā pats sākums varbūt tās nebija no tiem vieglākajiem, bet tam visam bija iet arī pirms tam cauri. Un īstenībā es varu pateikt lielu paldies visiem tiem, kas ļoti aktīvi darbojās pret mani pirms vēlēšanu laikā. Tā kā tas man savā veidā arī norūdīja un arī varbūt tās arī mācīja. Bet pats sākums nebija no tiem vieglākiem. Pagājis ir apmēram mēnesis un 2 nedēļas kopš esmu šajā amatā. Tad daudz dažādi jautājumi ir caurskatīti par referendumiem, par pārsūdzībām iekšēji arī publiskajā telpā, kas ir tas ir savu veidu izaicinājums, bet tas notiek ikdienas procesiem. Bet mans uzstādījums viennozīmīgi ir tāds, pēc iespējas ātrāk, kā teikt, vai pēc iespējas mazāk saistīties ar visām šīm tiesvedībām, visu pārējo, kaut kādiem papildus jauniem procesiem, bet mēģināt rast konstruktīvi kaut kādā veidā risinājumu uz vietas, jo tās tiesvedības ne par ko labu neliecina. Vislabākais ir tas mediācijas ceļš, ja mēs to varam piekopt un atrast kaut kādu kompromisu kaut kādos jautājumos. Tā kā mēģināt izvairīties no tiem visiem procesiem, ja tas ir iespējams. Man ļoti patīk, ka pieminējāt tieši priekšvēlēšanu laiku par to norūdīšanu un visu no visiem, gan oponentiem, gan iedzīvotājiem. Bet kas bija tas populārākais komentārs, ko saņēmāt no iedzīvotājiem par sevi?
Tāds tā kā negatīvais? Jā. Varbūt nebija tāds konkrēti no iedzīvotājiem, bet bija no politiskiem oponentiem, kad kaut kādā veidā informācija tiek sagrozīta. Un, ja informācija par tevi nokļūst publiskajā telpā un tu sāc skaidroties no vienas puses, tad teorētiski tu varbūt tās mēģini taisnoties un cilvēkiem pasniegt to, ka, jā, iespējams, ka būtu esmu vainīgs vai neesmu vainīgs. Tad es piekopu to teoriju, kad es vispār neskaidroju. Man bija savs politiskais virziens, savs redzējums, ko es arī publiskajā telpā arī pasniedzu, bet es neatbildēju uz tiem komentāriem, uz nevienu komentāru. Es arī šobrīd neatbildēšu uz nevienu negatīvo komentāru, vai kurus tieku nomelnots kā politiķis vispārējais, jo tas paņem papildus enerģiju tajā visā. Tad vienkārši, lai mēs virzītos uz priekšu, mēs skatāmies nākotnē. Un vienmēr jau būs tie, kas reji kož tev, bet viennozīmīgi tu nedrīkst apstāties, skatīties atpakaļ, iet tikai uz priekšu ar dubultu jaudu, jo visi tie, kas kaut kādā veidā piekop to visu, viņi dod papildus enerģiju, motivāciju kļūt vēl labākam. Tā kā, ja viņi skatās, liels paldies jums par to, ko jūs man devāt. Mēs aizskatuvē drusiņā arī papļāpājam par to, ka bieži uzturoties Jelgavā. Un varbūt tāds neordinārs jautājums. Kāpēc Jelgavas novada domas ēka atrodas Jelgavā? Tas ir vēsturiski bijis, un īstenībā mēs arī tīri konceptuāli tagad neredzam kaut kādu iespēju kaut kādā veidā kaut kur pārnest arī šo pašvaldības ēku un vispār pašvaldību pēc būtības. Kā juridisku adresi, jo daudz darbinieku mūs nāk no Jelgavas pilsētas. Tīra loģistika ir ļoti izdevīga viņiem kā darbiniekiem, arī mūsu iedzīvotājiem. Visi ceļi tāpatās uz jebkuru gandrīz Jelgavas pagastu, iet cauri Jelgavas pilsētu, veikali, ap kaut kāda veida citas institūciju apmeklēšanas vispārējais. Tā kā, manuprāt, diezgan laba vieta, kur mums atrasties ir tā. Mēs nesen aprunājām to arī savos podkastos un TikTok kontos. Renārs noteikti var piekrist. Viņš ir tāds mobilitātes piekritējs, ritenis, vilciens, vai ne, Renār? Jā, viss sabiedriskais un ritenis ir ļoti laba lieta. Jā, mums ir ļoti sarežģīta to sabiedrisko transportu Jelgavā. Jums viss kārtībā, tur direkcija nekrata roku naudas atcelti maršruti, tur viss kārtībā? Uz doto brīdi tādas problēmas kā varbūt Bauskā, Valkā un Valgā tajā pusē mums nav. Bet viennozīmīgi mēs tajā situācijai sekojam līdzi, jo mums, piemēram, ja runājam par Jelgavas novadu, tad mums aiz Esavas liels savu klāvi buķi. Tas ir diezgan liels attālums līdz pilsētai, līdz skolām vispārējais. Tā kā mums tur viennozīmīgi šim sabiedriskam transportam ir jābūt, jo cilvēkiem nav citas iespējas kādā veidā nokļūt līdz kādai konkrētai iestādē vai līdz pilsētai. Tā kā tam mēs sekojam līdzi. Un paralēli tur, kur mums šeit Svētas puse, Vītoliņi, Āne, Brankas, Ozolnieki iet arī pilsētas maršrutu autobusu, mēs tam ļoti sekojam līdzi un ieklausāmies iedzīvotājus, ja viņiem papildus kaut kāds maršruts nepieciešams, mēs mēģinām rast kaut kādu iespēju to maršrutu pagarināt vai pārplānot. Sevišķi tagad mums ir aktuāls Svētas jautājums, kur esmu uzdevis attiecīgiem darbiniekiem šos maršrutus mazliet pavērtēt, saprast, kur mums ir iespēja šos maršrutus pagarināt, sevišķi līdz skolai, šos dārzkopības masīvos visā pār. Tā kā mēs īstenībā ļoti sekojam tam līdzi un turam rūpi, bet, protams, viņi tiek kaut kādā veidā šādi arī samazināt, bet mēs kā pašvaldība viennozīmīgi esam pret, meklējam kaut kādu veidu risinājumus tam visam. Jā, es zinu, piemēram, par vienu no problēmām, kas sabiedrisko, kas ir, piemēram, Zaļnieki Jelgava, kas ir pēdējais brauc 7 no Jelgavas. Relēju ir līdzīgi, man liekas. Šie te, kuri ir ļoti agri, piemēram, tas nozīmē, ka bieži vien, ja viņi nokavē vai netiek darba apsvērumu dēļ tajos laikos un nav mašīna, tad ir vai nu taksis vai ir dienestu viesnīca Jelgavā palikt. Jā, tā problēma ir, bet mēs mēģinām tos maršrutus pielāgot skolnieku maršrutiem, kā skolnieku uzstās novads no novada uz pilsētu, no pilsētu uz novadu, tā kā vairāk vai mazāk, lai būtu ērti mūsu skolniekiem, lai viņiem nav tur 3 stundas iepriekš jau jābūt no rīta skolā un stundas tikai sākas 8:30, bet tīri, jā, pēc tā fakta mēs vairāk vai mazāk skatāmies. Protams, arī iedzīvotāji, visa pārvietošanās mobilitāte, kas ir viennozīmīgi ļoti vitāli svarīga, tā kā ir ļoti daudz, pa lielam īstenībā ir ļoti daudz izaicinājumu, ar ko mēs uz doto brīdi vēl neesam tikuši galā, bet skatīsimies. Bet vispār tā tendence šos maršrutus viennozīmīgi ir Latvijā samazināt. Bet viennozīmīgi mēs esam pret to visu. Ar ko vēl esat ticis bez Jelgavas pilsētas mēra? Tukums, Dobele, Bauska, Jēkabpils? Jā, mums ir tā, ka mums ir Zemgales plānošanas reģions, kas mums ir kopējis šeit Jelgava, Jelgavas novads, Bauska, Jēkabpils, Aizkraukla. Tad mums pagājušā nedēļa, nemaldos, otrdien bija šī Zemgales plānošanas reģiona tikšanās, kur mēs arī
ar attiecīgiem mēriem mazliet padiskutējām, parunājām par tādām aktuālajām problēmām. Protams, kad būs vēl nākamās tikšanās, būs jau nākamie jautājumi, kur mēs varēsim daudz plašāk diskutēt, daudz konkrētāk par kādām konkrētām problēmām, varbūt tās vai apmainamies kaut kādiem labajiem prakses piemēriem, kur kaut kādā veidā aizbraukt, apsekot kādā pašvaldībā, kādu infrastruktūras objektu un to mēģināt realizēt savā pusē. Tā kā jā, tas ir tas loks, ar ko pagaidām ir sanācis komunicēt aktīvāk. Tu esi kaut ko dzirdējis runāt par to ārkārtas citu stāvokli, ko taisās zaļie zemnieki izsludināt? Nē? Es ziņā šodien lasīju, kad Zemkopības ministrija vēlas izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā līdz novembrim. Ko tas nozīmē vienkārši tautas valodā? Restī mums ir patstāvīgi nokrišņi, un tad iespētī tie visi zemnieki, kas ir novados, pilsētunē, bet tā kā lauku reģionos, viņiem tas dod iespējas pieteikties uz kaut kādu naudu. Jā, viņiem ir iespējas pieteikties kaut kādu naudu, tad valsts garantē kaut kādu dot kaut kādu drošības garanti, ja tavi sējumi vai dārzkopība ir cietusi, piemēram, no laikapstākļiem vispār, tā kā tas ir savu veidu atbalsta mehānisms. Un uz doto brīdi mums Jelgavas nodā ir zemnieki, kuriem ir cietuši šie augi, vairāk vai mazāk no lietavām. Tie ir kartupeļi varētu būt un vēl cita veida dārzeņi, kas tiek audzēti. Bet es ļoti ceru, ka šobrīd laikapstākļi nebūs tā, kā teikt, tik smagnēji kā iepriekšējo nedēļu vai 2 nedēļas atpakaļ, un kad zemniekiem būs iespēja vismaz šīs 2-3 nedēļas nokuld normālā, kā teikt, pie normālas situācijas šos graudaugus un visu pārējo, tā kā turam īkšķus pa Jelgavas novadu. Bet, jā, sekojam līdz tai situācijai. Mums nav tik traki, bet, ir reģioni, Madonas puse, Jēkabpils puse, Aizkraus puse, tur ļoti traki ir, jā. Lauki ir noslīkuši un ražu nevar novākt. Jā, vispār cik aptuveni proporcionāli tā procentuāli ir lauksaimniecības zeme tieši Jelgavas novadā, kas ir iedalīta kā... Lauksaimniecības zeme, kā apsaimniekojamā platība, ja nemaldos, ir 55%. Precīzi varbūt tās nepateikšu, vai pat mazliet vairāk, un tad mums ir tā teikt aktīva lauksaimnieci. Lauksaimnieki tie ir 895 uzņēmumi, zemnieku saimniecības. Jā, ļoti jaudīgi. Mēs dzirdējām, ka jūs minējāt par to, ka bijāt sanākuši kopā Zemgales attīstības... Zemgales plānošanas reģions, jā. Plānošanas reģions. Sanāk tāds kopā. Vai ir bijusi kaut kāda doma kopēji vai apsvērāt idejas mums būvēt milzīgu poligonu Sēlijā? Mums no Jelgavas ir dzelzceļš uz to poligonu. Varam te ražot un bīdīt tautsaimniecību un būvēt kinoteātrus un atpūtas vietas vispārējo tiem, kas tur būs. Esat kaut ko tādu jau domājuši, sapņojuši par to vai fantazējuši? Nezinu, sapņojam vienmēr, sapņi ļoti lieli un viņi ir vajadzīgi, bet uz doto brīdi tā, kad mums Jelgavas nocabot tā specifika no Jelgavas pilsētas mazliet atšķirās. Jā, par tiem kinoteātriem vispār jums būtu vairāk jādomā Jelgavas pilsētā, bet mums Jelgavas nodā, ko mēs gribam attīstīt šo uzņēmējdarbību. Tā kā mums ir, ja nemaldos, nākamajā nedēļā 12. vai 16. augusts. Mums ir 16. ir brīvdienas, 12. augustā. Mums ir tikšanās Latvijas Investīcija attīstības aģentūras pārstāvs šeit Jelgavā, kas ir, diemžēl, ļoti laba iespēja mums šeit uz vietas arī runāt par aktuālajiem jautājumiem, problēmām, kā attīstīt konkrētu uzņēmējdarbību. Tā kā mēs tur jau pārnāsim daudz nianses. Un tad skatīsimies, kas mums ir, kādi resursi, jo mēs zinām, kādi mums kā pašvaldībā ir pieejami, kā Jelgavas nodam, un tad mēģināsim viņus likt lietā, lai tiešām piesaistītu šos uzņēmējus, lai varētu attīstīt uzņēmējiem konkrēti, varbūt labu vidi, ražošanai un visiem pāriem procesiem, kas viņiem nepieciešams. Tā kā mums jau nozīmē pirmā tikšanās. Gana jaudīgi, tas viens mēnesis un 2 nedēļas mums ir pagājuši tādā foršā skrējienā. Obligāti vajag, jo tādu vairāk, jo labāk. Bet ja tieši par uzņēmējiem iepriekš minējāt, ka esat pret apvienošanos, ka pilsēta un novads, piemēram, mums ir tā pati Jelgavas tipogrāfija, kurai daudz lietas jāskaņo ar abām pašvaldībām. Jā, viennozīmīgi. Tas neatvieglo tam uzņēmējam savu ikdienas dzīvi un nesamazināt to birokrātijas daudzumu, kas ir, protams, ka to pašvaldību strādāt tādi daudz. Iespējams, ka jā, to birokrātiju varbūt tam uzņēmējiem mazliet noņemt nos, bet tīri strateģiski tas nebūtu pareizi, jo mēs esam lauku teritorija, pilsēta ir pilsēta, un es baidos par to, ka mūsu pagasti, kas ir attālāk no pilsētas, ka viņi kaut kādā veidā var ciest no tā pilsētas tuvuma visu pārējā. Tā kā viennozīmīgi, kā es teicu, 5. reizi atkārtošu, esmu pret apvienošanos, bet esmu par to birokrātisko šķēršļu mazināšanu, ja tāda iespēja ir.
Ideāli. Mēs nesen dzirdējām plašsaziņas līdzekļos, ka mums baigi slikti iet ar vilcienu runāšu. Varbūt arī dzirdējāt kaut ko, ne? Mums tur tie jaunie vagoni vilstot nost un vispārējais, un turpat bija tāda spekulācija no viena dzelzceļa inženiera, kad vispār varētu nākotnē uz Jelgavu neiet vilciens, jo tās elektrolīnijas sot vecs. Jā, viņas ir plānotas atjaunot līdz 26. gada beigām. Līdz 26. gada beigām. Līdz 26. gada beigām tas satiksmes ministrijas plāns, to es iepazinies. Jā, jo es biju sācis uztraukties reāli, ja mēs noņem no dzelzceļa. Nē, to neņems no, tāpēc, ka tas strateģiski nošauties. Īstenībā, jā, vienreiz sanāk stundā, ja viņš iet uz Rīgu, un tagad mums vienkārši pasaka, ka nebūs vairāk. Mazāk par to, tāpēc, ka šī līnija būtu diezgan strateģiski, īpaši tepat blakus ietur ir Rail Baltica ceļš. Diezgan netālu. Nu, tā būtu ļoti liela gan politiskā, gan arī vienkārši pašnājuma likvidēt šo ceļu. Jā, es varbūt arī no mūsu puses nokomentēt. Ir tā, ka mums doto brīdi Latvijas valsts ceļi ir izprojektējuši gāja celiņa no Ozolniekiem līdz Dalbas stacijai. Kā teikt, attīstot šo mobilitāti. Un viennozīmīgi nākamajā gadā sāksies būvniecība, mēs kā pašvaldība ieguldīsim. Mēs esam noslēguši līgumu, ka mēs ieguldāmies ar infrastruktūras izbūvi, kas ir ielu apgaismojums. Šajā konkrētajā posmā, ja nemaldos, tur bija plus mīnus 7 km šis gāja celiņš. Tas atvieglos mobilitāti no šīs puses uz Dalbi un otrādi un atpakaļ. Un, tā viennozīmīgi par to dzelzceļa tīkla slēgšanu vai kaut kādā veidā samazināšanu, es domāju, ka neiet runa. Vienīgais, kas viņiem bija, kad mēs pagājušajā gadā tikāmies Latvijas valsts dzelzceļa pārstāvjiem, tad viņiem ir tā doma Jelgava Rīga, palielināt šo vilcienu ātrumu. Tas nozīmē, ka iespējams, pilsētai tas ir varbūt tās ļoti labi, bet ja mums izslēdz cenas vai Dalbi nē, bet ja mums izslēdz cenas kā pieturpunktu, tad mēs kā pašvaldība viennozīmīgi esam pret to visu. Ja tas pātrina kaut kādā veidā 3 minūtes pirms nokļūšana no punkta A uz punktu B, tad samazinot šo pieturvietu, tad mūsu cieši atkal Jelgavas novada iedzīvotāji. Tā kā pagaidām tas jautājums ir atlikts malā, tā kā es ceru, ka viņi tādu lēmumu nepieņems Latvijas valsts dzelzceļš. Nu, lasot to plānu, kas bija satiksmes ministrijā, tieši es pareizi atceros, turpat samazinās par kaut kādām 10 minūtēm, 10-15 Jā, par 10-15 minūtēm. Un vēl labāk plāno darīt, atjaunot šo Dobeles trasi un pārtraukt Dobeles autobusu Rīgu. Tas īstenībā, manuprāt, būtu ļoti labi. Es ceru, ka viņi to arī realizēs, bet tā sarunas, kas mums ir bijušas, lai arī atjaunotu, iedzīvotāji bija lūguši Viesturciema stacijā atjaunot kā iekāpšanu, izkāpšanu vilcienu, bet tad viņi saka, tas ir diezgan nereāli. Tad atkal mainās viss kustības maršruts, kā teikt, pēc laikiem, pēc vispār, tas diezgan nereāli izdarāms, bet, skatīsimies, ja viņi atjaunos to posmu, protams, mēs būsim pirmie, kas klauvēs pie durvīm un lūgs, lai piestāja Viesturciemā. Es gribēju vēl jāatru, pirms mēs beidzam uzslavēt jūs. Jā, paldies jums. Gribēju uzslavēt jūsu pašvaldību, jo man bija pieredze. Pirmā pieredze Jelgavas novada man bija kāda. Mums tepat aiz Rafa ir klientceļš, kur mums Meža masīvs beidzas, klientceļš. Un tur ir tā, viena ceļa puse ir novadam, otra puse pilsētai. Un es staigāju pa to savu pusi un aģitācijas lapiņas, tur avīzes nesāju. Un tur bija tāda situācija. Mums tagad tas klientceļš, viņš grants ir, vai ne? Un tur tāds viens ceļš, kur sākas tas Jelgavas novads. Un tur vienkārši asfalts uzraksts Ozolnieki. Cik stūva sajūta bija. Jā, tur var apmaldīties tajā pusē. Un kas bija labākais, kad visiem tiem cilvēkiem, ko es runāju, viņi tur dzīvo tajā pilsētas teritorijā, bet viņi visi deklarējušies Jelgavas novadā. Un viņi jūt tā kā sevi, kā Jelgavas novadu, jo viņiem bērni tur, hokejs, viss tā kā, un bērndārzi, un es biju vispār ļoti apstulbis, jo viņi tā kā pilsētas teritorijā administratīvajā ir. Bet viņi piederīgi skaitās pēc savas pārliecības un saimnieciskās puses tā kā novadam. Tā kā jūs esat jau mums ļoti daudz cilvēkus pārķēruši visu to. Domāju, ka viennozīmīgi. Jā, jo es jau pazinu, ka mums tur Rafā daudz ģimenes pat speciāli deklarējas novadā, lai dabūtu tur bezmaksas pusdienas un vispārējo tā kā... Sadarbība. Jā, mēs visi nodokļu maksātājus viņam atdodam. Jums ir arī tas, kas Jelgavai nav, kas ir studentiem stipendijas. Mums ir studentu stipendijas, studējušo stipendijas. Jā, mums nav. Jums nav. Tā bija uzslava, pieņemiet uzslavu. Kura īstenībā pat nav nemaz tik maza apmērā uz akadēmisku kādu 200 eiro mēnesi. Jā. Tas ir vairāk nekā valsts stipendija. Jā, 200 eiro mēnesī, tas piemēram cilvēkam ir,
nav rotona, vai jāiet, tur jau sanāk maize ar speķīti. Jā, tādā veidā mēs mēģinām piesaistīt speciālistus, pēc tam, lai atgriežās Jelgavas novadā. Ļoti labi. Darbā attiecībās. Ļoti labi. Mums redzījums rīt savu gaitu skatītāji. Lūdzu, ja tev patīk mūsu saturs, kā mēs izjautājam cilvēkus, kā mūsu viesi atbild, lūdzu, uzspied ikšķīt uz augšu, abonē mūsu kanālu, raksti komentāros, ko tu vēlies vēl šeit redzēt mums studijā. Ja tu atstāsi kādu jautājumu viesim, mēs obligāti viņu pārsūtīsim, lai viņš var pēc tam atbildēt vai ierakstīt komentāros. Novēlējums nākamajai 4 gadai, piemēram. Ja? Jo šī nebija pēdējā reize, kad atnācāt pie mums ciemos, bet tā kā 4 gadai novēlējums Jelgavas novada iedzīvotājiem. Lūdzu. Lai mums Jelgavas novadā izdodas realizēt daudzus labus projektus, kas mums nesīs nākamajos 4 gados attīstības scenāriju. Tā kā cieņpilna attieksme vienam pret otru, sarunas un komunikācija un ieklausīšanās viens otrā, es domāju, ka bez rezultāta mēs nepaliksim. Tā kā tās ir sarunas, jā. Lai mums izdodas kopā. Paldies! Paldies Renāram. Renāra, tev 5 centīmi ir ko piemest šim novēlējumam? Kas piekrīt? Jā. Tas ir galvenais. Es piekrītu. Tu tik labi viss tiek pateikts, ka grūti ir. Viņam vispār nav kur piesķirties. Viņam ir kaut kāda bijusi PR apmācība. Man liekas, PR treniņš bijis labs. Jā, viņš tikai saka nav. Pieredze, jā. Pieredze. Renār, vai tu esi tā kā dusīņas skaudīgs vai kā? Varbūt tu gribi no Jelgavas pilsētas uz novadu pārcelties darboties? Nē, es gribu sadarboties drīzāk. Tāpēc man arī plānoju drīz kaut kādu rakstīt arī Jānim par sadarbību jaunas sektora ar novadu. Jo no novadā jaunas sektors atvainojas arī pilsētas jaunas darbiniekiem, bet ir augstākā kvalitāte. Ļoti, ļoti. Es nezinu, kas tur pie vainas, ko viņi tur ēd vai elpo. Es labāk nekomentēšu, kas tur par problēmu ir. Nē, mēs atgūstamies. Mums ir 24 gadus bijis cilvēks, kas mums nevarēja jauniešu centram atvainot PlayStation iedot. Jā. Un Ghetto Games viņam nepatika un kas tur vēl. Jā. Tā kā mēs atgūstamies lēnītēm. Mums ir beidzot demokrātija. Un, lai tī demokrātija noturētos, mums jāuzaicina ir citi demokrātiski cilvēki. Jāstāsta mūsu jelgavniekiem, ot šādi izskatās darbīgi, spējīgs cilvēks. Paldies, ka tu skaties. Paldies mūsu šodienas viesim Ingas un Zālītim par to, ka atnāci. Tiešām respekts. Paldies Renāram Karlinskim, ka pievienojies vadīt un izjautāt. Paldies man, kad es šeit esmu atnācis. Paldies visiem. Turpmāk uz redzēšanos un uz atvadām Kļūmanīs. Saulē to dēvi arī uzņem 3 stundas. Piešķiļ kopā tādu skaļo, ka man ausīs plīst bungas. Drāmai traucē savienojums, it kā raustīt to stumbas. Kā tai sabiedrībai palīdzēt mošu tabletes un rips un